Šoreiz paņēmu savai mašīnai filtru. Godīgi sakot, nav slikti filtri. Kaut kad skatījos gaisa filtru testu, ar ko neatpalika no, tā teikt, pieņemtajiem krutajiem filtriem. Tā kā vismaz manai mašīnai es tur neredzu nekādu jēgu pārmaksāt. Bet ne par to stāsts. Stāsts ir par to, ka man šķiet, ka Filtronam ir iedzīgāks filtrs nekā šīm te krutajām firmām. Skatamies, kas notiek šajā vietā, kur viņš uz šīs te serdenes uzspraužos. Filtronam ir zaļš blīvgradzens. Abās pusēs, es viņu nevilkšu vairāk ārā, jums jātic, ka abās pusēs šāds te gradzens. Un skatamies tagad, es neatceros, vai šitas ir vai man vai Bosch. Man palikuši no iepriekšējām reizēm ir filtri. Nu ņem, šits pēdējais, šits ir kaut kāda vecāka, bet tam nav nozīmes. Skatamies, kas te ir. Te nav nekāda blīvgradzena. Te viss blīvējās uz šīs te daļas. Nu es nezinu, kas tā ir kaut kāds materiāls, kas tā kā nofiksē šos te galus. Un tas pats arī nosacīt noblīvē šo te filtra daļu. Es domāju gan, kad šis te cietais materiāls diez vai noblīvē labāk par šādu te gumiju. Tā kā, nu, jāsaka cepur nost. Vēl gan man pārsteidz, kad nevienā filtra komplektā nenāk šie te divi gradzeni, kur, man liekas, ir nemazāk svarīgi par šo te lielo, kur es kāpēc met katrā filtra komplektā līdzi. Un es viņu nekad to balto neesmu mainījis, un nekas tur nesūcās, jau nezinu, cik man tā mašīna 5 gadi ir. Tā kā tas ir interesants, šitie droši neapērk atsevišķi. Bet, nu jā, tas tā pa Filtronu. Normāli filtri manā skatījumā.